Labdien, Normons Ozoliņš. Ir tāds zīmīgs sapnis, ko es gribētu pastāstīt. Pagājušajā naktī es redzēju, kad es esmu savā baznīcā bijušajā, ja? Tas ir Saldus Svētā Jāņa baznīcā, kur es sāku savus kristiešu gaitas. Un es biju dievkalpojumā, kuru vadīja arhibīskaps Jānis Vanaks. Un tagad viņš pasaka sprediķi un it kā tā sapnī tā doma, ka dievkalpojumam ir jābeidzas. Bet es tā uzreiz, bet kā, ar sprediķi taču nekas nebeidzas. Vēl taču ir liturģija un lielā lūkšana un svētais vakarēdiens un svētīšana. Un es tagad tā kā skrienu, tagad eju altārī, it kā es esmu mācītājs, saprotiet. Un pēkšņi ejot pa ceļam, es saprotu, ka es neesmu mācītājs. Es eju privāti drēbēs, man nav talārs, man nekā nav. Un es sapratu pēkšņi, ka es esmu vienkārši privāta persona, un viss. Un es tā noeju ar to altāri sakristējā. Un tad, kad es biju sakristējā, tad viss sākās, interesanti. Tad, kad es izgāju no sakristējas, tad pēkšņi bija tā, kad Vanaks bija devis atļauju dejot baznīcā, rīkot dejas. Man organizēt to deju rīkošanu. Un es tagad skatos, ka tie draudzes locekļi sastājas tādā aplī, un tūlīt es sākšu to deju, es viņu sākšu, pēkšņi manās kurpēs rodas būvgruži. Un jo vairāk es mēģinu dejot, jo vairāk to būvgruži ir. Un man dejošanas vietā ir jācīnās ar tiem būvgružiem, lai dabūtu viņus ārā no tām kurpēm. Es nevaru padejot. Un tos būvgružus man ir metējis kurpēs baznīcas, mācītāji, citi mācītāji, lai es nevarētu padejot. Un tā man neizdevās to draudzi aizraut dejā, ja? Kaut gan atļauja bija dota. Kāpēc? Tāpēc, ka tie mācītāji man meta savus atkritumus, tos būvgružus, baznīcas būvgružus, lai es nevarētu dejot. Un es arī nevarēju padejot. Es biju spiests pārtraukt to visu. Un pēc tam es redzu nākošā epizode, kad arhibīskaps Vanaks nāk procesijā no ieejas. Viņš ved kādu citu amatā, tā kā ne amatā, bet, principā viņš ved kādu. Aiz sevis arī arhibīskapu. Interesanti. Un tas arhibīskaps, kas nāk aiz viņa, nāk ar tādu lielu rībēšanu, ar bungām. Viņam ir tāda bungu mašīna iekšā kaut kur. Un tad es redzu, ka viņš nav tikai viņš tā kā divi vienā. Viņš ir gan arhibīskaps, gan bruņinieks. Tā kā viņam ir arhibīskapa mantija, bet zem tās mantijas ir bruņas, tā kā viduslaiku bruņinieks, ja. Un tur vēl ir tā aparatūra viņam, kas tās bungas sit, ja, ka viņš iet, lai visi var dzirdēt, ka viņš iet. Tā kā tāds karavīrs, saprotiet. Un tad viņš ienāk baznīcā, pirmais, ko viņš dara, viņš meklē ieročus, tātad meklē kaut ko militāru. Es redzu, viņš atrod bruņu cepuri, un tad viņš saka tā, ja es neatradīšu zobenu, mēs varēsim tikai aizsargāties, jo zobens ir uzbrukuma ierocis. Un viņš meklē to zobenu un neatrod. Un tad viņš saka tā, to, ko es atradīšu baznīcā, tas arī notiks ārpus tās. Ja es neko neatradīšu baznīcā, nekas ārpusē arī nebūs. Un es sapratu, ka tas, ko viņš atrod baznīcā, tas realizējas arī ārpus baznīcas. Bet ja viņš neko neatradīs baznīcā, tad nekas arī ārpusē nebūs. Ir kaut kādas paralēles, saprotiet, tas, kas notiek baznīcā, tas notiek arī sabiedrībā. Bet, ja baznīcā to neatrod, tas sabiedrībā arī nenotiek.
Interesanti. Un tālāk, Vanaks man, tālāk tur tai sapnī ir tā, ka notiek kaut kāds tāds, rosība, kaut ko organizē, visiem ir, Vanaks ierāda savu uzdevumu visiem. Tā kā, ziniet, ka bija barikāžu laiks, ja es atceros, ka bija katram savs uzdevums, apmēram tā, aizsardzībai vai kaut kāds militārs vai kaut kāds uzdevums, ja, kaut kāds īpašs. Un es skatos, ka Vanaks arī pie manīm pienāk. Un arī man tā kā dod to uzdevumu. Un es skatos, ka mans uzdevums, viņš saka tā, mēs ar to otru arhibīskapu bijām tur pie tās upes, tur ir ūdens. Un es viņam saku, vai tu domā dziļurbumu? Viņš saka, jā, tas ir tas, kas tev jādara. Tad es sapratu savu uzdevumu. Mans uzdevums ir būt ārpus baznīcas, kaut kur nost no visiem. Jo citiem tas uzdevums bija baznīcā, man bija ārpus. Un mans uzdevums bija urbt dziļurbumu, lai dabūtu ūdeni. Un tas bija mans uzdevums. Ja. Un interesanti, tagad es pamodos, tad es sapratu, ko tas sapnis nozīmē, redzi. Tas bija sapnis par manu dzīvi īstenībā. Tātad tas, kad es neesmu mācītājs, ja, ok, bet tad bija mana pagātne par to, ka man, tagad es neesmu, bet tad, kad es biju mācītājs, tad man bija iespēja tā kā draudzi iesaistīt dejā. Nevis iesaistīt, bet, organizēt to draudzes dejošanu, ja, baznīcā. Tas bija tas, pa to harizmātisko kalpošanu, ko es aicināju viesus kāzās, vai ne? Bet tā problēma bija, ka tie mācītāji man meta manās kurpēs akmeņu būgruši, savus atkritumus, lai man apturētu, lai es nevarētu padejot. Un es arī nevarēju, man bija jāaiziet no baznīcas. Es nevarēju organizēt draudzē to dejošanu, saprotiet. Man neļāva viss baznīca. Tas bija fakts, kas bija. Un tā procesija, ko Vanaks vada to otru arhibīskapu, iespējams ir tas viņa paziņojums, ka viņš iet pensijā, ka aiz viņa nāks kāds, bet kāds cits arhibīskaps, bet tad nāks arī tas laiks, redziet, kad meklēs, ka viņš nāks ne tikai kā arhibīskaps, bet es domāju, tur ir tas divi vienā, ka tur būs arī kaut kāds militārs bruņošanās laiks. Nākamā arhibīskapa laiks būs militārs, kaut kas militārs laiks tas būs Latvijai. Un ka Latvija meklēs ieroči, meklēs kaut ko, ja, lai aizsargātu sevi. Bruņošanās un tā. Un redziet, tā meklēšana baznīcā, redziet, meklēs kādu, kā saka, zobens, tas ir gara ierocis, bet ne tikai. Tas ir Dieva vārds, kā Bībelē saka, zobens bruņojieties ar visiem Dieva ieročiem, lai varētu pastāvēt ļaunā dienā un tā. Bet baznīcā neatradīs to, kaut kā neatradīs. Es jau daudzreiz teicu, ka baznīca ir vāja un tukša, un neiztaisīta un neizveidota. Bija laiks, tas ir tāpēc, ka neļāva, ne arhibīskaps neko, neļāva svētiem garām neko izdarīt. Un tāpēc viņi ir tādi impotenti, viņi neko nevar. Un tādēļ baznīcā viņš neko neatradīs, tas arhibīskaps. Viņš neatradīs to zobenu, to garu zobenu, viņš neatradīs. Bet mans uzdevums, redziet, ir būt ārpus baznīcas, rakt to dziļurbumu. Un dziļurbums, redziet, tas ir atrakt ūdeni. Un es to esmu gadiem jau darījis, es esmu racis to dziļurbumu. Lai tiem cilvēkiem, redziet, kad izžūst, viss izžūst, kad zemi pārvēršas pa tuksnesi, ka ūdeņi vairs nav.
kad izžūst akas, Bībele runā par sausām akām izžūšām. Un tāpat par upēm, kas ir izžūšas, pat upes var izžūt, saprotiet? Daudzās draudzēs viņu upes ir izžūšas. Bet dziļurbums, viņš nekad neizžūst. Jēkabs raka dziļi ir rakstīts, viņš raka dziļi, to ūdeni vēl tagad var dzert tur. Redziet, tas, kas rok to dziļurbumu, tam ūdens nebeidzas. Un redziet, es esmu atracis dziļurbumu. Var izžūt viss, bet mana aka neizžūs. Viņa nav izžūs, tur ir ūdens. Un tad tajā briesmu laikā, redziet, kas nāk, tad tie ļaudis, kuri neatradīs citur ūdeni, nekur, ne akās, ne upēs, tie varēs nākt pie manis un dzert, jo man būs tas dziļurbums, saprotiet? Dziļurbums, kur ūdens būs pieejams un dabūnams, jo savā laikā es to būšu atracis. Un es atceros tā multeni, par kurmīti, kurš raka tuksnesī aku. Viņš raka un aizrakās dziļi, un viņš gribēja tikt ārā. Viņš jau bija tik dziļi ieracies, ka viņš nevarēja tikt ārā. Un tad vienīgā opcija bija rakties vēl dziļāk. Kamēr to ūdeni atrod, tas bija, vai viņš tur nomirs sausumā tajā akā, vai viņš atraks to ūdeni, kas viņu iznesīs laukā uz augšu, un kurmīts atrak to ūdeni, un tas ūdens viņu iznes uz augšu, un viņš tika glābts, un arī tie pārējie dzīvnieki, kas gaidīja to ūdeni, viņi tika glābti, jo viņi dabūja to ūdeni. Un es atceros, ka bija tāds sapnis par debeskrāpi, plūdiem debeskrāpī, kur es bēgu uz augšu, ūdens cēlās, un vienīgā opcija bija bēgt uz augšu, lai tu nenoslīgst. Un tad, kad es jau uzbēgu līdz jumtam, tad nebija vairs, kur bēgt augstāk, tad vienīgā opcija bija gulēt tai ūdenī, kas draudēja tajā noslīcināt, kas kāpa uz augšu. Un es gulēju tai ūdenī. Un pēkšņi atvērās zeme, un visu to ūdeni iesūca sevī, un es ar to ūdeni nolaidos uz leju. Un redziet, tagad ir interesanti, kad lūdzos, tad vienīgā opcija ir gulēt tai ūdenī, tai svētā gara ūdenī. Jā. Un tas tev nes uz augšu. Jā. Tajā tas, kas tev gribēja, it kā, kas tev vajāja, tas izrādās ir tavs glābiņš. Tas ir tavs glābējs. Un tajā tu vari atpūsties un gulēt un atdusēties. Tu vari atdusēties Dievā. Es atceros, kā viens brālis man teica, zini, ja Krievi te nāks un iekšā Latvijā, tad pirmais, kur mēs brauksim, būs pie tevis Normūd. Kāpēc? Tāpēc, kad, tev ir tā aka, vai tas dziļurbums, kur padzerties, kur atrast to mieru. Un es domāju, ka tas ir nākošgad, aiziet, Dievs svētī jauno gadu, Bet, ziniet, Dievs svētī arī grūtajos laikos. Laiki nāk grūti priekšā, bet tajos grūtajos laikos, kas nāk, ir pieejams dziļurbums, ir pieejams tas Dieva ūdens, saproti, kas tev atspirdzina, kas tev glābi, nevis pazudina, saproti. Ja laiki tev draud pazudināt, tad Dievs ir tas, kas dod to glābšanu tajos laikos, jā. Un tāds interesants sapnis bija. Labi, lai Dievs svētī 2024. gadu visiem. Man tas bija jāpadalās, par to, kā mana dzīve ir. Tā es redzēju atkal par savu dzīvi, kā es esmu racis dziļurbumu. Un es domāju, ka tas būs ne tikai man, bet arī cilvēkiem, kur neatradīs nekur citur ūdeni grūtajos laikos.
Labi, lai Dievs svētī visu labu ar Dievu.